Šogad ceļbūves sezona iesākās vēlāk. Līdz ar to var teikt, ka pats epicentrs, pats sezonas pīķis laikam vēl dotajā brīdī vēl nav sasniegts. Varam runāt, ka šī ir sezonas pirmā puse vēl. Noteikti tā, ka mēs tagad esam tā tikai riktīgi ieskrējušies. Sākam no viena gala. Valmiera, Valmieras apveceļš, viens pamatīgi garš objekts. Jā, šis objekts A3 Sinčkalns, Valmiera, Igaunijas robeža, turpat 19 km garš, ir šobrīd praktiski lielākais un, mūsuprāt, nozīmīgākais Binder objekts. Darbi ir uzsākti, to jau mēs dzirdam, kā dažādiem mēdījiem tiek brīdināti autovadītāji, ka mums tur visos posmos notiek darbi, mums ir 7 luksofori. Jā, mēs apzināti šī posma ļoti intensīvi strādājam. Ir plānots pabeigt pirms termiņa. A13 posms no Daugavpils Rēzeknes virzienā. 2. gadu mēs tur strādājam. Jā, objekts, var teikt, ir praktiski pabeigts. Šobrīd notiek dokumentu kārtošana un pasūtītājs tātad ir plānojis tuvākajā laikā veikt papildus plānotās pārbaudes, lai noteiktu segas kvalitāti. Tā kā, skatīsimies, mūsuprāt, objekts ir diezgan veiksmīgs, jo mūsu pašu pārbaudas uzrāda labus rezultātus. Bet, galīgais rezultāts būs analizēt pasūtītāju pārbaudas. Mums prieks par objektu, viņš 2 gadu garumā mums bija izdevies. Tika izvesta ceļa malā uzstādīta asfalta reciklēšanas rūpnīca. Jā, bija šī te augstā maisījuma ražošanas rūpnīca. Tas bija viens no tiem objektiem, kuros mēs šo jauno tehnoloģiju, ar kuru saskaramies pirmo reizi, bet, manuprāt, labi apguvām. Par to pašu A13 dodamies uz priekšu un nokļūstam posmā pie Medumiem, kur arī tika asfalts likts. Cik nopietnas ceļa pamatni tika aiztikt? Šis objekts atšķirībā no citiem, kuriem pēc līguma bija segas pastiprināšanas tehnoloģijas, reciklēšana un tikai pievienojot jaunā materiālu. Šis bija pilnas rekonstrukcijas objekts, kur pēdējā laikā, gribētu teikt, bija veikti tādi diezgan ievērojami zemes darbi, vairāk 100 000 kubikmetru apjomā, gan atkūdrošana, gan ierakumi, gan uzbērumi. Šī objektā strādāja mums pieredzējuši cilvēki. Jo tādu objektu, kur tāda pilna rekonstrukcija un liela zemes darba pēdējā laikā mūsu valstī jau nav. Un tad dodamies tālāk. Pirms Utenes, Binders kopā ar Paņevešu ceļiem arī vienu posmu uzbūvēja. Šis A13 jau otrpus Latvijas robežai Lietuvas teritorijā iegūst nosaukumu A6, valsts maģistrālais autoceļš A6, Kauņa, Zares, Daugavpils. Šis objekts praktiski tiek šobrīd mūsu intervijas laikā ir nodošanas komisija viņam. Un, jā, tas tiesa, mēs kopā ar Lietuvas kolēģiem konsorcija sastāvā šo te objektu esam realizējuši vairāk kā 12 km garumā. Arī tur bija diezgan nopietni zemes darbi, cik es atceros, kas bija ieradies tur pagājušajā gadā. Jā, viņš bija līdzīgs tam mūsu saucamajam Meduma objektam, diezgan vājas gruntis. Projektētājs bija iecerējis lielus labojumus garām profilā, tā kā bija liela zemes darbi, tie paši ierakumi, uzbērumi. Asfalts no Bindera Daugavpils rūpnīcas? Jā. Asfalts tika ražots un transportēts no Daugavpils rūpnīcas. Lietuviešu brāļi, kā mūsu kvalitāti pieņem? Bet ja ir laba kvalitāte, tad jau viņi ir jāpieņem, vai ne? Tagad jāatgriežas atpakaļ Latvijā, no Daugavpils uz Rīgas pusi. Tur, kur beidzās dubultais autobāns, ja tā viņi var saukt pie Daugavpils, tad līdz Līvāniem vēl viens Bindera objekts. Jā, ne tikai līdz Līvāniem, bet arī aiz Kokneses virzienā uz Aizkalkas krustojumu. Tātad kopumā Binders strādā šajā valsts galvenā autoceļa A6, kas saucās Rīga, Daugavpils, Krāslava, Baltkrievijas robeža Pāternieki. Kopā mēs strādājam 3 posmus, kopējais garums 26 km. Uz šī autoceļa notiek segas atjaunošanas darbi. Tad pamatā tiek atjaunot asfalta diluma kārta un viņa pastiprināta. Jā. Notiek frēzēšanas darbi, izlīdzinošās kārtas, asfalta ieklāšana un virskārta. Ūdens atvadas remonti, tur, pārtīrīti grāvi, iztīrīti krūmi, ieguldīts nobrauktus, atjaunots caurteksts. Un nevaram mūsu sarunas noslēgumā nepieminēt Biķernieku komplekso sportu bāzi. Šeit jau jāmin šī rallija cross trases īpatnības.
Rallija cross trasē ir divu veidu segumiem jābūt. Tos darbus mēs esam pabeiguši un jāsaka godīgi, ka arī laboratorijas pārbaudas, kuras jau mums ir un kuras apstiprina arī to, ka segums izveidots ir ļoti labā kvalitātē. Patreiz visi nopietnie darbi faktiski ir pabeigti. Bieži vien tur paralēli šajā sporta kompleksā notiek arī citas sacensības, un tad jau mēs ievērtējot pasūtītāju prasības arī mēģinām savus darbus organizēt tā, lai netraucētu. Tā kā, es domāju, ka mums tā sadarbība ar pasūtītāju ļoti labi tur.